kas tas vispār tāds ir? Kā pateikt, kas ir mākslīgais intelekts? Nu jā, un Alans Tjūrings arī mocījās ar šo jautājumu, kas tad ir mākslīgais intelekts. Un 1950. gadā, ārprāts pirms 60 gadiem, viņš izdomāja tā saucamo Tjūringa testu, tagad to tā sauc, kā noteikt, ir mākslīgais intelekts vai nav. Viņš saprata, ka viņš nespēs nodefinēt, kas tas ir, bet izdomāja testu, kā pateikt, vai kāda mākslīgā iekārta ir mākslīgais intelekts vai nav. Un tests īstenībā ir vienkāršs, bet interesants. Un doma ir tāda, ka ir divas telpas. Vienā telpā ir cilvēks, otrā telpā ir kaste, mākslīga iekārta un cilvēks. Jā, tā ir. Tjūrings teica, ka varbūt pēc 2000. Gada, tas bija 50. gadā, tādas sistēmas parādīsies kaut kur. Varbūt. Bet liels bija pārsteigums, kad jau pēc 10 gadiem, faktiski 60. gadā sāka to sistēmu taisīt un bišķi vēlāk jau viņi bija lietojami, tika uztaisīta pirmā tāda sistēma. Lūk, un uz tām primitīvajām iekārtām, kas bija 60. gadā, jau izdevās radīt programmu, kura spēja piemuļķot cilvēku un nespēja atpratas izturēt Tjūringa testa, spēja veidot šo saprātīgo dialogu. Are you a registered user? Tā, angļu valodu viss mācās, jā? Jā, nevajag tulkot ļoti labi. Tā, man vajadzētu vienu brīvprātīgo. Jā, lūdzu. Tā, jūs. Tā, nu, ko mēģinām tālāk, jā? Pajautājiet kaut ko. Kad jautājumu var uzdot? Viņš atbildēs godīgi? Es nezinu. Es nav pieredzi runāt ar datoru. To jau mēs nezinām, kas ir tajā pusē. Well, I have my hobbies. How about you? Do you have any hobbies? Jā, ļoti labi. Tā ir tā pilnīgā taktika, kā radīt ilūziju, ka ir saprātīga būtne pretī. Varbūt vēl kādas idejas? Varbūt šī dialogā tas tik spilgti neparādījās, bet vēl tipiska metode ir, ka cilvēki sarunājoties bieži izmanto tipiskas frāzes un pārfrāzē viens otru. Šodien drausmīgi sniegu. Jā, tiešām šodien drausmīgi sniegu. Tāds putenis ārā, baigais putenis. Un šādu to dialogu īstenībā var nomodulēt mākslīgi, izmantojot tās pašas frāzes un pārveidojot viņas citā formā. Un tieši šīs metodas, šeit viņas ir labāk attīstītas, bet jau 60. gadā ļoti cilvēki uzķēra, ka var radīt tādā veidā piemānīt Tjūringa testu un izturēt šo Tjūringa testu, bet tas ir īsts mākslīgais intelekts. Dialogs izklausījās saturīgāks un saprātīgāks, un kas ir ļoti būtiski, redzat tā domā seja, vai tu esi izpildījis mājas darbus, emocijas parādās. Emocijas ir ļoti būtisks cilvēka būtības elements. Un tas ir tas, uz kā varbūt nedefinēt, kas ir mākslīgais intelekts tādā precīzā zinātniskā nozīmē, bet tas ir tas sapnis vai mērķis, ko cenšas sasniegt pētnieki, panāk, ka šī mākslīgi radītie virtuālie tēli ir tādi paši kā mūsu dzīvie draugi, sarunbiedri. Un tas, kāpēc, kā mēs cilvēki varam saprasties un kā mēs varam veidot savu dialogu ikdienā, sazinoties ar valodu, tas ir tāpēc, ka mēs ļoti daudz zinām. Un tāpēc, ka mēs arī savā dialogā redzam kontekstu. Un, ja tas dialogs notiek dzīvē,
tad var apskatīties, kas tā ir par situāciju, vai tas ir objekts vai subjekts, par ko ir runa šī stāstā par skatīšanos ar teleskopu. Un tas mums ļauj ar neviennozīmīgiem, neprecīziem izteiksmes līdzekļiem ļoti labi sazināties savā starpā. Ir kādam jārealizē un jāieprogrammē, lai šīs mākslīgās sistēmas arī varētu efektīvi imitēt cilvēka darbību. Grāmatai ir vāki, kas ir vāki, to tālāk arī var aprakstīt, ka grāmata ir saikne ar informāciju un ar tekstu, un šādā veidā ar tādiem salīdzinoši vienkāršiem līdzekļiem var aprakstīt ļoti lielu faktu krājumu. Bet to nedara cilvēki, rakstot šos faktus ar rociņu. Šo informāciju tagad velk ārā no, kā es daru, no kurienes? Wikipēdijas. Jā, Wikipēdija ir lielisks avots, ko ļoti daudz izmanto šīm informācijas izgūst sistēmām. Jā, tā problēma ir, tas tulkojums sanāk burtisks, bet vēl vairāk, ja jūs apsīties labā vārnīcā, vienam vārdam var būt ļoti daudz tulkojumu. Vārdam seti pāri par 30 tulkojumu ar pilnīgi atšķirīgām nozīmēm. Kur izvēlēties? Kā to zināt? Un kā to dara cilvēks? Labs tulkotājs, nezinu, jūs jau gan esat vārnīcas tulkojuši, ka mācījāties valodu, šausmīgi nogurdinoši. Nē, jūs varbūt vārnīcas netulkojat. Jā, mūsu laikā bija drukātā vārnīca jāšķirst šausmīgi nogurdinošu procesu. Labs tulkotājs, kurš zina valodu, viņš saprot tekstu jēgu, izlūst tekstu, saprot viņu jēgu, un šo jēgu pasaka otrā valodā, pēc iespējas tuvāk oriģinālam.